Labrīt! Ķeram zivis. Muļķojamies upītē. Mazā Iecavas upītē. Viens asarīts pieķērās, nokrita. Upīte skaista, maģiņa. Domāju, jāpiebrauc. Jāpiebremzē. Braucot mājā. Sen nav būts. Maijā nē, aprīlī tikai bija te. Nu taču. Kaut kas nav riktīgi šodien. Kaut kā nav neiet tā kā vajag. O, jā. O. Nu, skaistums. Jāiet tālāk. Šodien spinnings man ir jaudīgais. Un ļīdaku. Daivu paņēma lielo. Jā, nav ko tur čakarēties ar to pļurzu. Zīvis jau ir. Tik jāmāk noķert. Uzliku mazo hairu. Bet viņi kaut kā iemetot. Aptinās ap paudiņu, aizķerās āķis un nekas nesanāk. Viņi iet šķērsā. Varat sakot, kaut kas nav riktīgi tur. Nu, ne katrā metienā, bet gandrīz katrā. Es noņēmu nost, ka nav, tā nav. Uzlika rotiņu. Kas var būt labāks par rotiņu? Baļķis arī nevar redzēt. Ūdens ir tagad lielāks. Visi baļķi zem ūdens. Jāvāk pa pašu augšu. Skaisti. Nu.
jābrien kaut kādā veidā tālāk. Es neiemaukties iekšā. Tāds zīši izskatās. Ūdens pārplūdz gar krasta, tagad grūti paiet. Jā. Vai tad te nav zivju? Nekad mūžā neticēšu. Varbūt viņas tur uz grunta sēž. Varbūt. Vajag to dziļumu. Nezinu. Tiešām jāliek rotiņš. Vietas jau ir skaistas. Te jābūt zivī, asarim jābūt ir 100%. Nu. Nav. Zivs jau ir. Viņam nepatīk tas woblers. Kas to lai zina? Baidās varbūt. Braukā mašīnas kaut kur pa tiltu. Kas te ir? Tie modiem pa vainu. Kož un kož. Es tiešām nesaprotu. Ai, tie odi man besī. Jā, Jans. Es rekā uzliku. Savu šito. Anīru. Tā ar bumbiņas iekšā ir. Nu, es jau vairs tā, kā saka, nezinu, ko darīt. Aha, jau pieķerās. Maģiņā līdaciņa. Otru. Re. Noķēra maziņu līdaciņu. Redz, uz to wobleri nekas neķerās. Uzliku šito anīru uzreiz. Pirmajā vai otrajā metienā, ja? Maiziņš, bebīts jālaiž vaļā. Bet nu skaists. Vajag bildu uztaisīt. Un kādas asins nāk. Aiž vaļā tu mazo. Lai peld. Bet te lielās līdaka diez ir. Varbūt, nu jābūt, ja jau mazās ir, tad jau lielās arī ir. Viņi taču izauga. Pareizi. Bet kā tā var būt? Uz rotiņu neķerās. Uz to lēto wobleri nekas neķerās. Es te metēju. Tur tādas smukas vietas. Ni. Uzliku šito lielāku bišķiņu. Tik to viņš liels te ir. Nu. Bez tās mēlītes 10 centimetri būs, nu, kaut kur 10 centimetri, jā. Un tāds. Es saku, viņš šausmīgi vecs, viņam 15 gadi kaut kādu, nu, varbūt bija mazāk, nu, apmēram. Bet kā tā var būt? Šits jau arī Ķīnā taisīts. Nu. Šito uzreiz copa bija, nu, momentā.
Galvenais ir baļķi neizķerties kaut kādu. Tad ir beigas. Šits jau iet kādu pusmetru lejā. Nevar šito baigi vispār. Lēnām vilkt, jāvelk ātri ārā. Jāiet uz priekšu vēl bišķi. Jocīgi. Mistika. Vai ne? Man liekas tā zivī, jau taču, kāda tur starpība. Kaut kas peld kratās, jāgrāb ciet, bet nē. Un domā, nevajag firmas. Nezinu. Nezināju. Un tie oda dastaļi. Un ko tu darīsi? Nav jau varianti. Nu labi. Līdekai šitas patīk. Un jāaizbrauc būs uz Rundāli pamakšķerēt ar laiviņu. Jāpamēģina šito oblerīt. Tur jau arī sādi koki. Reku man līdaka aizpildēja. Kas to viņai notika? Es tik viņai neko neizdarīju. Cerams, ka viņa atjēgsies. Kustēties jau kustās. No nogrima. Nu gan. Viņai jau bija tas lūpas kaktiņā āķis. Nekāda dzīvībai bīstama svarīga orgāna nebija aizskarti. Nezinu. Jocīgi. Gan jau atjēgsies. Nu gan, pirmo reizi tādu redzu. Zili brīnumi. Labi, jāiet uz priekšu. Nu, kādas vietas skaistas. Varētu jau kāda zivtiņa te dzīvot. Jau pieķerties dzīvot, ja viņi dzīvo. Jā. Gribējās jums parādīt, kādas skaistas vietas mums te ir šajā upītē. Nu, vēl jau tur mešt. Jāmet ir. Ui, baigais plankšķi. Jā, nu tā aciņai ir ieta. Ir. Nu, sen jau nav iets, bet kāds jau tas staigā. Moškas stirnas. Man ir bail laist lejā. Droši vien, ka šis ir pa lielu oblers. Kādiem sapaliņiem. Es pat nezinu. Bet, fakts tāds, ka neņem šito brīnumu. Vairāk neņem. Viena kārumniece bija, tāpat puszīvu aizpildēja. Kas viņai notika, es nezinu. Šoks kaut kāds viņai. Ja. Skaistums neaprakstāms.
Moška uzlikt rotiņu. Nevar saprast. Jāpamēģina, laikam būs. Tādās vietās nevar neķerties zivis. Jāķerās te. Viņām ir pienākums ķersties. Odi tik potē un potē. Nu. Labi, uzliksim rotiņu. Visiem čau! Tāda man šodien tā cope. Pastaigājos pa brikšņiem. Odi. Nu, viss tā kā vajag. Nu, nekas. Došos mājās. 2,5 stundas nomētāju. Špiņingu. Nu, vienu maz līdzi noķēru. Viens maz asarīts nokrita uz rotiņa. Un viss. Vairāk nebija copes, nekā nebija. Un kaut kā tā. Nu, jā. Tā kā cope ir forša. Jā, visur viss ir aplūdes, noplūdes. Kad nav kur jēga aizbraukt pamakšķerēt, bet, nu, aizaudzes viss. Tā kā, jā, gar krastu ir bēdīgi tagad. No krasta tagad tikai laivu būs jāmauc. Tā kā atkal nekur nevar piebraukt, visur ir dubļi. Tā kā tā. Bet gan jau būs labi. Gan jau tiksim uz copi. Tur, kur var, tiešām, kur var. Tur akar cilvēki peldēsies, atpūtīsies, un kur tad to savu laivu tur pa vidu traucēs cilvēkiem. Nu, tā kā, gan jau kaut ko izdomāsim. Labi, līdz nākušai reizītei. Visiem čau!